Šodien sanāca tāds kā vienas dienas projekts – redzēt šeit sētā aug krūms, kas saucās divmāju kasbārdes. Sausā laikā tas izskatās labi, bet tiklīdz kā uznāk lietus, tā ziedi sakrājās ar ūdeni un noplūk gandrīz līdz pašai zemē. Rezultātā katru reizi, kad uznāk lietus, sanāk čakarēties to kaut kā atsienot, bet man ienāca cita ideja. Lai izgatavotu šo konstrukciju, man vajadzēja 2 armatūras riņķus, bet tā kā man nav locīšanas iekārta, man te bija jāsalok ar rokām un kājām. Skaidrs, ka bez īstās iekārtas te nesanāca ideāli, bet tas nav būtiski. Tātad pirmais riņķis bija gatavs, atlika uztaisīt otru, redzams šeit. Nākamais bija jāizgatavo konstrukcijai kājas. Kad konstrukcija gatava, bija jāsāk ķerties pie paša krūma, jo kaut kā jau tā konstrukcija virsū jādabū. Vispirms es to savilku ar štropi, paralēli izvēroties no kamenēm. Konstrukcija veiksmīgi iedzina zemē, bet, kad es paskatījos, es sapratu, ka tomēr laikam būs par ciešu, un tā konstrukcija būs nedaudz jāpamaina. Labā ziņa bija, ka man nebija konstrukcija jātaisa no jauna vai jāņem nost. Es varēju vienkārši augšējo riņķi nogriezt nost, pārstumt zemāk un atkal piemetināt klāt.